Čau, mans vārds ir Normons Barnauskas, un šīs ir vakariņas pa lēto. Paskatīsimies, cik nazis esas. Tu māki ar vienu roku tā? Nu tā. Lūdzu. Cik tu dzīvē karbonātus esi pagatavojis? Oi. Ir ļoti redzi, cik labi ar plēvīti. Ir ļoti labi. Plēvīti vienmēr visu vajag darīt. Plēvīti. Vai tu viņu šorīt pabaroji, mīļo māsiņ? Vēl ir, kas jādara, lai dziedātu. Bišķiņ jāiedzer. Un es dziedāšu un dziedu. Man būs plata beidzot. Pie manis šodien ciemos ir Olga Rajecka. Čau! Čau! Tu sārtā esi šodien. Es esmu brūnā. Tu laikam es biju, kaut kur, kur saule, vai ne? Pie radiem. Pie radiem. Katānijā pie ģimenes mafijas es biju. Tu esi pieredzējis kāpt uz dažādām muzikālām skatuvēm. Kāda ir sajūta kāpt uz kulinārijas skatuves kopā ar mani un gatavot ēst? Mēs esam gatavojuši tev ļoti daudz, diezgan. Mēs pat esam cepuši garo kūku, kas bija uz dziesmu svētkiem. Atceries, tad es visiem pienesu vēl, ko es tikai neesmu darījusi. Es izstāstīšu tev nedaudz par to, ko mēs šodien darīsim. Ja? Gatavosim vistu, kuru iepanēsim kukurūzas pārslās, pasniegsim ar rīsiem un tādu čili medus mērci. Man garšo čili, man garšo siers, man garšo īstenībā viss. Ideāli. Bet pastāsti, kāds ir tas tavs ēdiens, ko tu ikdienā ēd un gatavo? Es gatavoju diezgan daudz, diezgan bieži, gandrīz katru vakaru. Vasarā, protams, ir savi ēdieni, ziemā ir savi, bet man ļoti patīk tieši ziemas ēdieni, kad ir skābu kāpos zupa, ir bietes un ir frikadeļu zupas. Katru dienu noteikti manā, ko es ēdu, ir obligāti jābūt rolām, katru rītu noteikti. Mums ir rolas šajā receptē, mums ir rolas receptē, jā, būs. Mēs taisīsim uz 4 porcijām un vienas porcijas izmaksas šo ēdienu būs zem 2 eiro, iedomājies. Ko tu mājās var pagatavot? Zem 2 eiro. Noteikti, tās ir kartupeļu pankūkas, tie ir cepelīni, atkarībā cik to ģimenē cilvēki. Šodien mēs arī varēsim to izdarīt. Es tev parādīšu pirmo. Mēģinām pārgriezt tā kā brālīgi. Un šo mēs pārgriezam, mums vajadzētu, lai viņš tā kā ir līdzīgs tam, tāpēc iegriežam šādi. Tātad. Paskatīsimies, cik nazis esas. Šis ir asnas. Tātad, ko mēs darām? Mēs pārgriežam vistas fileju un tad izveidosim viņas līdzīgas vienotrai. Un es paralēli... Tiešām labs nazis. Ir, es teicu. Lūdzu. Es tev dodu tikai asu nazi, jo es zinu, ka tu gatavo. Kādu citu uzliec arī kādu papīru? Tas vislabākais ir vai nu papīrs vai plēve. Zini, kāpēc tā jādara? Skatītāji droši vien nezina. Tāpēc, kad tu dauzi, šis te pielīp te. Protams, un tad viņš iet pa visu gaisu, pa visu virtuvi. Tur visur ir vienkārši tie gaļas. Un šādā veidā darot to, nekas tāds nenotiek. Es notam lieku to darīt. Nedaudz par mūziku. Vai tu atceries savu pirmo skatuvi? 1976. gadā, man bija 14 gadi. Un es sāku dziedāt grupā Lāčplēsis. Un pirmo reizi tur nodziedāju dziesmu, kad man vairs nebūs 16. Es piedzimu nedaudz vēlāk. Un tu jau tad... Es jau spridzināju, jā. Tu jau spridzināji, jā. Jo es zināju, ka es gribu kļūt dziedātāju, jo es 6. klasē uzrakstīju sacerējumā, ka es gribu kļūt par dziedātāju un apceļot pasauli. Zini, un man viss ir piepildījies. Un es ceļoju un ceļošu, un es dziedāšu un dziedu. Un es gribu šogad izlaist arī vinilu plati. Es rakstu jaunu albumu kopā ar grupu Perle. Man ir jauna grupa. Un mēs veidojam tādu dziesmas, kurām ir 40-30 gadi. Jo es dziedu jau šausmīgi ilgi. Nevienam nesaka. Un šīs dziesmas mēs gribam pārveidot tādas aranžēt tā kā jaunā versijā, vairāk uz tādu elektromūzikas stilu. Un tās ir Mārtiņa Freimeņa, Aigara Grāvera, Raimonda Maceta, Valda Atāla un Arņa Meģņa dziesmas. Vienkārši man būs plata beidzot. Kad gaidām viņu? Mēs gaidām viņu uz vecgadu koncertiem, kuri notiks Ulbrukas Perlē 4 dienas. Pirmajā dienā piedalīsies tautumeitas Emīlija, Kristīna Zadovska un grupa Perle ar manu jauno projektu. 28. decembrī nāc. Tur būs Mazais princis, Čipsis un Dullais, Juris Kaukulis būs un Viktors Lepčenoks šogad. Un tad 3. dienā būs Turēdis... kompānija savākt. Jā, un tad 29. būs Turēdis Roze un Pūtēju orķestris Horizonts, jo šogad 40 gadi ir Turēdis Rozei ar visu Pūtēju orķestri. Vienos svētkos, jā.
Un 30. būs koru kari. Markus Rīva ar savu balto kori. Tad būs Andrejs. Tad būs Kristīna Pāža, protams, ar savu aizkraukas kori. Un tad būs mans mīļais lielvārds Violetais koris. 4 dienas būs prieka pilnas, tāpat kā pagājušajā gadā. Vēl viens tāds notikums šogad braukšu atkal pie latviešiem, braukšu uz Čikāgu pie deju kolektīvu Mantinieku, jo tu zini, ka es joprojām dejoju tautas dejas. Pastāstīšu, ko es darīšu. Ir labi? Kukurūzām. Ir ļoti Redzi, cik labi ar plēvīti. Ir ļoti labi. Plēvīti vienmēr visu vajag darīt. Ar plēvīti. Okay. Tā es liek kādas 6 ēdam karotas. Tas tā. Kā no rītiem bērni ēd pārslas. Jā, manējais arī ēd katru rītu gandrīz var teikt. Šis ir bez cukura. Ķiploks, kaltēts. Tad ir sīpols, kaltēts, kajēnas, pipari. Tie ir. Man patīk. Un timjāns. Tas, kas tev aug. Viens no tiem, kas aug odiņā. Rozmarīns, timjāns. Un tad pieliksim arī sieru. Tu runāji par grupām un par visādiem projektiem. Vai tu atceries vai vari izskaitīt, cik vispār projektos, grupās tu esi piedalīsies? Tas ir nenormāli daudz taču. Man ļoti patīk dziedāt, man patīk būt uz skatuves, man patīk būt kopā ar mūziķiem un ar jauniem mūziķiem, bet es esmu priecīga, ka mēs ar Turēdas Rozi nosvinējām šogad tā riktīgi. Turēdas Rozē 40 gadus. Uz skatuves? Jā, bijām pie Imanta Kalniņa ciemos Liepājā un arī vecais kalums Eolika, tie jau arī dzīvi. Es zinu. Vai ne? Līva arī ir dzīvi un kredo. Un es domāju, kamēr vēl mēs varēsim paiet un kamēr mums balss skanēs, vai ne, kāpēc Ozija Osborns, vai ne, iznāca uz ratiņiem un nenormāli krūti nodziedāja. Kāpēc ne? Galvenais, ka ir fani. Iedomājies, ka koncertā tev atnāk fani un visi tev atnes frēzijas. Jo viņi zina, ka manas mīļākās puķas ir frēzijas. Rozes man arī patīk, bet ja viņas ir daudz. Vai tev ir kāda tāda atmiņa, īpaši tāda atmiņa par kādu no koncertiem? Man bija 18 gadi un es dziedāju Veolikā 80. gadā. Un es atbraucu no viena gara brauciena. Un es ļoti laimīgi atbraucu pie manas mammas uz Lāčplēsi. Viņa slauca govis 40 gadus, slaucēja Lāčplēsī ar ordeņiem un medaļām, tur tāda varone. Labi, viņa man tagad ierauga, es viņai rādu mammu, reku plakāts, kur es esmu uz plakāta, visas tās pilsētas tur nosauc. Un viņa saka, jā, meitiņa, es saprotu, ka tu dziedi, bet kur tu strādā? Samaļam, jā? Samaļam. Ok. Tā, mums ir šis samals. Liksim iekšā traukā. Super panējums. Te vajag arī piešaut sāli nedaudz. Uz aci, lai panētu visu, tu zini, kas ir svarīgākais. Olas. Jā. Bet tu māki ar vienu roku tā. Lūdzu. Es tev iedodu dakšiņu dēļ tā, lai tu viņu neuzputo. Tā, uzvārīsim rīsus, pēc tam mēs arī iepanēsim. Basmatī, super. Es iesaku pirkt tiešām bez tiem maziem iepakojumiem. Tieši un tā. Vārīt šādā veidā. Tā ņemam 300 gramus rīsus. Un tad lejam virsū augstu ūdeni. Jā. Rīsus mazgā 3 līdz 5 ūdeņos. Galvenais, lai viņš nav tāds un tad pienains, es piepildu ūdeni gandrīz vai 2 reizes vairāk kā rīsi. Jā. Un lieku iekšā uzreiz katlā. Šī man ir indukcijas plīts, tāpēc šī ātri uzkarsēsies. Ja jums mājās ir parastā plīts, tad iesaku ūdeni likt pirmo uz maksimālo temperatūru, līdz viņš sāk burbuļot. Tagad vajag pievienot sāli. Uzreiz? Jā, jo rīsi savāks to garšu iekšā. Tas ūdens ieies rīsos iekšā. Šī gadījumā sāls ūdens. Redz, burbulis ir. Ir burbulis, Līdz ko ir burbulis, samazinām temperatūru, liekam uz 10 minūtēm. Un tās pārējās 5 minūtes izslēdzam vienkārši ārā un atstājam 5, 10, pat vairāk minūtes zem vāka, lai rīsi uzsūc to mitrumu. Tagad, ko mēs varam darīt, kamēr mums rīsi vārās, sapanējam to vistiņu. Klausies, es tev iemācīšu kaut ko. Iemāci man kaut ko. Pirmais, kas mums ir, mēs ieliekam trīs miltos. Jā, vienmēr miltos. Jā. Cik tu dzīvē karbonātus esi pagatavojis? Oi. Kāds 1000 būs? Varbūt. Bet man labāk patīk kotletītes. Tā, mācu tev sauso un slapjo roku. Ja tu dari to ar vienu vai abām rokām pa visām 3 bļodām, tad otrajā jau tev viss tur konklīri. Tāpēc vienu roku vajag atstāt vienmēr sausu. Šī būs tā sausā roka, šī gadījumā labā. Ja, un kreisā būs tā, kas būs tā
Sauso ieliek iekšā slapjā, Jā. un to roku var aizlikt labāk aiz muguras. Tā kā, kad no manuālās kārbas tu iemācies ar automātu braukt ar mašīnu, ne? Vajag vien kāju nolikt kaut kur. Un tagad to slapjo roku darbojas pa teieni, un slapjā roka iemet iekšā sausajā. Jā. Šādi. Un tad tu pakrati ar sauso roku, uzmet virsū un apgriez. Un viņu arī izņem ārā. Es 2, tu 2. Jā, bet tu tur labos gabalus paņēmi. Šis ir, zini, kāds? Jā, es zinu. Viltnieks. Bet tu klapēji. Jā, man te būs strāda rīdi. Tā. Šī ir sausā rociņa. Aiziet. Sausā rociņa. Ieliekam šeit ar slapjo rociņu. Tur izdaram visas neforšās lietas. Jā. Ļoti labās lietas, ļoti oliņām. Man tā patīk oliņām. Jā, un ar to pašu to nesmuko. Un tagad ar šo te rociņu mēs tam pakratam. Nav vakar piedzimus, ne? Nē, nemazāk. Bet labi, ne? Tas tādām foršām lielām karbonātiem strādā, ka tu to ātri dari. Jā, baigi labi. Pastāsti man par viesi, kas šodien pievienosies vakariņām. Kolosāls čalis. Didis Melderis. Un es ar viņu iepazinos. Zini, kad? 2016. gadā notika tāds konkurss kārtējais. Meklējam dziedātājus. Mēs braucām pa visu Latviju, un tad uzstājās grupa 4-1. Un šī grupa dabūja 1. vietu, jo viņi izpildīja savas sarakstītās dziesmas, kā mēs iepazināmies. Viņam ēst? Protams, cik daudz vai dieniņu. Bet šodien nedaudz savādāk. Viņam, lai viņš nopelnītu ēdienu, būs arī izaicinājums. Un izaicinājums būs jums abiem no manis. Sveiks! Man ir izaicinājums. Lai tu nopelnītu tās vakariņas, jums ar Olgu ir jāpagatavo limonāde. Tur ir jau iekšā gards cukurūdens, jāpievieno tikai citrusaugļi un piparmētra. Bet triks tanī ir, kad jūs nevarat to darīt ar rokām šādi, bet metot, nepārliekot rokas pāri šim te. Tā kā, jums ir minūte laika. Aiziet? Ko mēģinam? Gāžam. Redzi? Pēc apelsīņa jau garšos. Ir! Redzēji? Ar Dievs. Kāds dzers tikai cukurūdeni? Redzēji? Kā tu šitā? Tagad tev man jāpēc. Tagad tu piparmētru. Basīt vajag spēlēt. 30 sekundes vēl. Fiksāk. Diģo. Mēģinās? Ui, vispār ganām. Vēl bišķi. Vēl daudz. mazlietiņ. Pielipa. Gandrīz. Vēl 10 sekundes. Ui. Piecas, 4, 3, 2, 1. Bet izdevās. Zini, paldies. Ļoti labi. Redzies, palīdzēja viņam, jāpalīdz ir. Es kādreiz fotografēju daudz to ēdienu. Šis aptuveni tā arī izskatās. Ļoti Nav slikti. Nu ko? Dzēriens ir sataisīts, mēs vēl ar Olgu pabeigsim ar ēdienu un tad... Klausies, tu visu laiku runā, dziedāsim tādu un dziedāsim. Mēs varam tagad varbūt ar tevi kaut ko nodziedāt arī. Es jau sen tev gribēju, ko vaicāt, mīļo brālīt. Es jau sen tev gribēju, ko vaicāt, mīļo brālīt. Māsiņu, ne? Jā. Kādēļ zīlais putniņš šorīt klusē, mīļo brālīt? Kādēļ zīlais putniņš šorīt klusē, mīļo brālīt? Laikam zinu, tev jādzied. Laikam zinu, kādēļ šorīt klusē, zīlais putniņš. Laikam zinu, kādēļ šorīt klusē, zīlais putniņš. Vai tu viņu šorīt pabaroji, mīļo māsiņ?
vai tu viņu šorīt pabāroji, mīļo brāli, māsiņu. Nu, Ak, Dievs, mēs putrojamies, bet ļoti labi. Paldies tev. Nekas, es tevi arī kaut ko Es tavu iemācīju. balsi ar acīm ciet naktī 3, ja man pamodinātu atpazīt. Paldies, cik forši. Ko tu dari? Kas ir jādara, lai dabūtu tādu balsi un viņu noturētu tik daudz gadus un noturētu tik kvalitatīvi? Ir kaut kas jāēd savādāks, jādzer ola no rītiem, nezinu. Ir jābūt, lai cilvēkam viss ir forši. Tas nozīmē, lai tev ir koncerti, lai tev ir mērķis, lai tev ir labi ģimenē, lai tu esi vajadzīgs, tas ir baigi labi. Ja tu esi vajadzīgs, tad tu dziedāsi. Ja tu nebūsi vajadzīgs, tu raudāsi. Pareizi. Viss, tas ir pateikts. Bet, lai būtu formā, ir jāizguļās. Un jābūt ir tādam, ka tev gribās to darīt, ka tev gribās būt uz tās skatuves. Tai vēlmei ir jābūt, saproti? Tā, es tev iedodu sīpoliņu. Pusīti. Nē, to ar sīpoliņu. Okay. Man tomēr atsteņas, zin kā. Sāls, cukurs un etiķis vai citrons tev labāk. Tā, iedomā atsevišķu trauciņu, lūdzu. Man patīk ar etiķu un citronu. Cik tur daudz? Vienu karogu. Es uzticos. Var cikot, vēl ir, kas jādara, lai dziedātu. Bišķiņ jāiedzer ar draugiem. Tā un citroniņu arī man vajadzēs. Nu. Okay. Salikšu sastāvdaļas mērcei un mums paliks... Būs baigi stipri. Kādā ziņā? Nebūs stipri. Man liekas, pat vēl citronu var piet. Nopietni? Gurķis ir salds taču. Būs gerai? Būs gerai. Labi. Sataisīšu to mērcīti. Mēs lejam saldo čili, mērci, kūpināts paprikas. Man patīk paprika un viss, kas saistāts ar čili un papriku. Un medu. Es kādreiz dzīvoju Vācijā, un pirmais vīrs spēlēja basketbolu, un tad es katru dienu biju mājās un skatījos tos raidījumus, vācu raidījumus par kulināriju. Es iemācījos tik daudz lietas. Šitien es visu sastāvdaļas saliku, pielikšu vēl nedaudz ūdeni. Un sakarsēšu. Un kas tas būs? Tā būs mērce pie mūsu vistas, un vistu, kā mēs atceramies, smuki sapanējām. Ko mēs darīsim ar viņu? Un es viņu apcepšu. Ja cep eļļā, tad svarīgi, lai tā eļļa nedaudz vairāk, tā kā iedomāt. Jā, Jo protams. savādāk viņš degs un nebūs forši. Jā, pavāra māksla, tā ir māksla. Viņam būs bišķiņa, tā eļļa jau nav jāēd. Cik skaisti sanāca mums abiem. Ļoti labi. Priecājos. Paldies tev, Jā. kad paviesojies. Man liekas, mēs pagatavojam īstenībā ļoti gardu vistiņu. Es ceru. Bet man tev vēl dāvana no Rimi. Tu nopietni! Man tieši mājās tu varēsi pagatavot vēl vienas vakariņas, Es domāju, tas brokastis un tikai pusdienas. reklāmai. Beidz, tas tev. Cik forši. Jā, un paldies pilna tev. māja visu Un laiku ir. Es nezinu, Cik tiekamies forši. koncertos noteikti. Un lai tev vēl daudz koncerti Paldies. kopā ar jauniem un iedvesmojušiem māksliniekiem. Tieši tā. Paldies. Paldies tev arī. Un arī šo recepti meklē tv3.lv. Tātad kraukšķīga vistiņa ar rīsiem un ātri marinētiem gurķīšiem. Labu apetīti! Paldies tev. Paldies man. Paldies, Līdzīgi paēdīsim, vai ne? Es varu to darīt arī. Es esmu izbudējies kā vilks. Malacis. Ko, labu apetīti. Labu apetīti. Kā domāt, cik maksā šāda porcija? Viena porcija varētu maksāt €60. Pieliec gurķīšus klāt vēl. Vēl klāt? Un sīpoliņu. Labi, 2,10. Tas Viena gurķi porcija. baigi dārgie. €80 apmēram. Bet tas diezgan tuvu bija īstenībā. €89. Malacis ļoti labi. Ļoti garšīgi. Ārprātīgi garšīgi. Es tieši neesmu ēdis. Mums daudz jāēd, mums daudz darba priekšā. Skaties, tūlīt būs prezentācija albumam decembra sākumā, Ezītes miglā. Un tur arī būs ko ēst. Un tur būs lielais ekrāns. Tur būs ko ēst? Jā, tur būs ko ēst. Un tur parādīs mūsu jauno klipu. Un arī to klipu, kas ir ar baltu krītu uzrakstīts. Un tad mēs tur priecāsimies. Un būs arī visi tie Saicināsim draugus, atbalstītājus. visus. Jā, Un obligāti. es domāju, ka skatītāji var gatavot šo ēdienu, kā viņš saucās, pa lēto. Bet negaršo vispār lēti. Garšo To ir ļoti runa. labi. Ļoti labi. Jāmāk pagatavot. Ja? Jā. Arī pa lētu naudiņu var pagatavot ļoti dārgu ēdienu. Un galvenais, lai skatītāji nāk uz mūsu koncertiem, vai ne?
Mēs jūs gaidām vecgada koncertos no 27. līdz 30. decembrim.